Un tad Džervijs teica, ka viņu mīlot un gribot precēt. Un ko Džūdija? Atteicās. Viņai taču jāprasa garkai tētiņam atļauja. Un ko Džervijs? Šis, protams, nodomāja, ka Džūdija mīl citu. Un kas tālāk? Viņa to visu uzraksta garkai tētiņam. Un tagad, meitenes, klausieties uzmanīgi. Viss beidzas labi, jo izrādas, ka Džervijs un garkai tētiņš ir viena un tā pati persona. Wow! Čau, meitas! Par ko jūs runājat? Par grāmatiņām runājam. Gribi iedroši izlasīt tev savējo. Grāmatas man nepatīk lasīt. Tad brauc prom. Čau, Zaķa, ko dari? Grāmatiņu nopirkt brālītim, dāvināšu. Vai vēlies apskatīt? Jā, parādi. Izlas nosaukumu. Vai zini, cik ļoti es tevi mīlu? Par zaķīšām un mīlestību, to gan palasīsim kopā. Palasīsim. Mana mīlestība ir tik plaša, cik tālu ir no šejienes līdz upei. Bet tu manējās sniedz no šejienes līdz upei un vēl pāri kalniem. Es tevi mīlu tik ļoti, cik tālu ir no šejienes līdz mēnesim. Viņš klusi noteica un aizvēra acis. Jo, tas ir ļoti tālu, piekrīt Zaķene. Ļoti, ļoti tālu. Meitenes, Nu, jā. iedod man palasīt to grāmatu. Izvēlies. Ja sākumā pietiks. Pēc tam varēs pastāstīt, kā patika. Labi, čau.